Dzīvojam laikmetā, kad varam visu savu dzīvi organizēt, neizejot no mājām. Sarunāties ar draugiem, iepirkties, mācīties, jo telefons vai arī dators savienojumā ar internetu pasauli nieka 30 gadu laikā ir pārvērts līdz nepazīšanai. Taču tam, protams, ka ir arī savas blaknes, jo arī krāpnieki var apzagt savu upuri otrā pasaules malā, neizejot no savām mājām. Pat vēl vairāk viņi to var izdarīt, nepieceļoties no saviem dīvāniem. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un jūs skatāties mini raidījumu par inovācijām – tehnoloģijas spēks. Šajā sērijā aplūkosim krāpšanu internetā. Krāpniecība nav absolūti nekas jauns. Tikai, ja senatnē krāpnieki pārvietojās ar ratiem, pārdeva brīnumziedītes, kas ārstē visu no plikpaurības līdz aizvainotai dvēselītei, tad mūsdienās viņi gluži vienkārši ir pārsēdušies uz citiem ratiem, proti datoriem, un izmantojot dažādas metodes, piedāvā visādos veidos palīdzēt un nereti sāk sarunu ar vārdiem Jūsu kontā notiek aizdomīgas darbības. Un tas vairs nav viens čalis ar datoru. Tas ir kļuvis par profesionālu biznesu ar darbiniekiem, ar veselām nodaļām un pat veselu bonusu sistēmu. Ja vēl nesen mēs visi smīnējām par kaut kādiem tur Nigērijas prinčiem, kas it kā sūta vēstules un lauzītā angļu valodā piedāvā pārskaitīt pasakainas naudas summas apmaiņā pret nelielu priekšapmaksu, tad šobrīd mēs dzirdam par gaužām ticamiem zvaniem no it kā bankām vai pat saviem tuviniekiem. Kā mēs līdz šim visam nonācām? Lūk, īsā chronoloģija. 90. gados parādās e-pasti, arī ķēdes vēstules jeb 419 krāpniecību. Kāpēc 419? Tā esot atsauc uz Nigērijas kriminālu pantu par krāpšanu. 2000. gadu sākumā attīstās mobilās ierīces un arī internets, kas paver iespējas dažādām viltus internetu saitēm un sāk zelt un plaukt dažādas pieejas datu izvilināšanas metodas. 2004. gads un dzimst sociālais medijs Facebook. Pēc tam arī mūsu pašu analogs Draugiem LV, kas paver iespējas viltus tiešsaistes veikaliem ar nereāli samām cenām un pamosts arī romantiskie krāpnieki. Cilvēki sāk sarakstīties ar mistiskiem amerikāņu karavīriem, kas it kā nonākuši nelaimē un lūdz nelielu pārskaitījumu. Sākumā nelielu, pēc tam nedaudz lielāku, pēc tam vēl lielāku un tad jau arī visu, kas tur ir. Šīs ir tikai daļa no metodēm. Tās tā arī nekad nenorimst, bet kļūst biežākas, radošākas un vēl vairāk pielāgotas upuru neuzmanībai. Vai tieši otrādāk – uzmanībai. Un arvien vairāk balstīts tajā, kas mūs padara cilvēcīgus. Telefonkrāpniekiem noteikti vēstures grāmatās būs īpaša nodaļa. Jautājumi bites ekspertam par telefonkrāpnieku darbības vērienu. Sākot ar 2024. gadu, bite ir drošības risinājums, kas ļauj bloķēt krāpniecības zvanus. Uz marta mēnesi ir nobloķēt 75,000 zvanu. Un tas ir respektīvi sanāk, ka 3,000 zvanu dienā. Tas ir ļoti liels apjoms. Un jāsaprot to, ko krāpnieki neguļ. Kā pasargāt sevi? Kā nekļūt par krāpniecības zvanu upuri? Ja tev ir šaubas un zvanītājs stādās priekšā kā valsts institūcija vai kāds cits uzņēmums, tad atzvan obligāti uz tās institūcijas kontakttelefonu, lai pārliecinās, ka tā sniegtā informācija arī atbilst patiesībai. Nekādā gadījumā nesniedz savus personas datus trešām personām. Neinstalē savā veidtālrunī nekādas nezināmās aplikācijas vai programmas. Nespiedz uz citām saitnēm, ko tu nepārvaldi un nezini. Vienmēr pārliecinās, ka tas zvanītājs, kas tev zvan, viņš pārvalda latviešu valodu atbilstīgā līmenī. Tā, šo ir vērts paklausīties. Ja tev šķiet, ka tikai naivi seniori uzķeras uz krāpniekiem, tad tā nebūtu nav taisnība. Katrs 10. Latvijas iedzīvotājs internetā ir zaudējis naudu. Pērn viena no Latvijas iedzīvotājiem tika izkrāpta 16. Iedomājies 16 miljonu eiro. Un šogad tie jau ir 3,9 miljonu eiro. Vēl pavisam nesen kāds vīrietis no Jelgavas krāpniekiem pārskaitīja 115,000 eiro. Tāpēc pirms tu klikšķini, pirms tu pārskaiti, pirms tu atbildi, apstājies uz sekundēm 10, 15, 20, kaut vai minūti. Un padomā, varbūt tas tomēr nav tavs bankas pārstāvs. Varbūt, ka tas nav tavs radinieks. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un šis bija Tehnoloģijas spēks. Uzmanies, padomā divreiz, un tiekamies jau nākamajā reizē.